Labvakar, Latvijas televīzijas skatītāji. Mēs turpinām priekšvēlēšanu debašu ciklu Izvēlies nākotni. Un šovakar turpinām vērtēt partiju piedāvājumu nākamajām Saeimas vēlēšanām. Šovakar bija paredzēts, ka mēs tiekamies ar 4 mazāk zināmām partijām, ar viņu pārstāvjiem, bet 2 no šīm partijām, Jaunā konservatīvā partija un Brīvs no bailēm, naida un dusmām, atteicās izmantot šo iespēju. Tādēļ mums šovakar šeit ir 2 kungi no 2 citām partijām, un tie ir Andris Orols, Andris Skride no politiskās partijas Izaugsme un Andris Orols, 2 Andri no partijas Suverenitāte. Labvakar. Labvakar, priecājamies, ka atnācāt. Un no partiju priekšvēlēšanu programmām mēs līdz šim redzam, ka ir 2 lieli tēmu bloki, par kurām politiķi grib runāt un ko sola uz nākamajām vēlēšanām. Tās ir valsts drošība un sociālās garantijas, vai kā mēs palīdzēsim cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Tādēļ šovakar mēs arī sāksim pirmo mūsu diskusiju bloku ar vienu no šiem jautājumiem. Katram no jums būs laika atbildēji 1 minūte, kuras laikā es jūs nepārtraukšu, un pēc tam mēs varēsim vai nu uzdot viens otram papildus jautājumus, vai arī diskutēsim par šo tēmu. Un tātad pirmais jautājums, par ko jums būs iespēja minūti izteikties, ir, kā jūs uzlabosiet dzīvi cilvēkiem ar maziem ienākumiem, jeb konkrēti, ko jūs piedāvājat mainīt nodokļu likumdošanā? Un sāksim ar Orola kungu. Lūdzu. Labvakar, sākšu ar to, kad iepazīstināšu īsumā, kas ir suverenitāte. Partija Suverenitāte ir jauna partija, viņa izveidojusies pagājušajā gadā, bet šajās vēlēšanās viņi startē ar Latvijas antiglobalistu programmu. Latvijas antiglobalisti ir politiski aktīvi jau Latvijā 5 gadus, un es esmu šīs biedrības priekšsēdētājs. Jūs piedāvājums? Mūsu piedāvājums. Lai veidotu taisnīgāku, daudz taisnīgāku sociālo sistēmu Latvijā, ir nepieciešami vairāk instrumenti. Ir nepieciešami modelis, kā tā sociāla sistēma strādāt, un nepieciešama nauda. Naudu ir valdošās partijas, mūsu nacionālā valūta ir likvidējušas. Un Suverenitāte faktiski ir vienīgā partija. Šeit ir visas partiju programmas, 13 partiju programmas. Suverenitāte ir vienīgā partija, kura sola nekavējoties atjaunot savu naudu, latu, tiklīdz nāktu pie varas. Paldies. Jūs minējat, minūte arī ir pagājusi. Tā kā iespēja vairāk šobrīd nav, tad mēs turpinām ar Skrides kungu. Lūdzu, kāds ir jūsu piedāvājums? Paldies par jautājumu. Mūsu piedāvājums, protams, ka ir vairāk vērsts uz šo te sociāli neaizsargāto slāņu dzīves uzlabošanu, jo mēs visi labi zinām un redzam, ka šī brīža Latvijas politiskā elite, var teikt, pēc neatkarības atgūšanas ir veidojusies faktiski nejaušas apstākļu sakritības rezultātā vai pat sabīdīšanas rezultātā, nevis pateicoties pārmantojamībai vai attiecīgi izglītībai. Es domāju, to mēs ikdienā visi redzam, un tas viss ir novedis pie tā, ka faktiski mums nav vidusslāņa, mums ir bagāto slānis un ļoti liels šis te sociāli neaizsargāto iedzīvotāju slānis. Un lieta numur 1 konkrēta ir šis te progresīvais iedzīvotāju nodoklis. Lieta numur 2 ir, pēc pētījumiem mēs redzam, ka visneaizsargātākās bieži vien ir ģimenes ar bērniem, un, protams, ka ir jāpalielina šis te neapliekamais minimums ģimenēm ar bērniem. Tādas ir 2 svarīgas lietas, kā palīdzēt sociāli neaizsargātiem cilvēkiem. Paldies jums. Man arī jums tieši ir jautājums saistībā ar šo progresīvo nodokli, jo tas ir bieži vien pieminēts dažādu vēlēšanu arī iepriekšējo partiju programmās. Jūs arī paši norādiet, ka būs konkrēts slieksnis, līdz kuram nebūs nodokļi, tas ir kaut kā līdz minimālajai algai, pēc tam būs patreizējā likumdošanas 24%, un pēc tam no kaut kādas tās summas būs šis lielākais nodoklis. Kas būs šī summa, no kuras būs lielākais nodoklis? Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka šo summu, protams, ir jādiskutē kopīgi ar ekonomikas ekspertiem, un konkrēti atbildi šobrīd mēs jums nevaram sniegt. Bet, Skrides kungs, tas ir tieši tas jautājums, par ko arī vienmēr runā un kur arī vienmēr politiķi atduras, ka viņi nekad nevar pateikt, kurš būs tas slieksnis, kad mēs sāksim. Vai tas nav populisms, ko jūs šobrīd darat? Domāju, ka nē. Mēs kā maza partija nākam ar savām idejām un augam lēnām, un tāpēc tiešām konkrētus aprēķinus mēs neesam veikuši, kā ietekmēs. Mums ir jāveic aprēķini, kāds ietekmēs mūsu nodokļu iekasēšanu, un tad veicot šos aprēķinus. Tādēļ arī es jums vaicāju, ka mums ir jābūt šiem nodokļiem. Kā jūs domājat, jūs pats ar savu algu jūs būsiet pie tiem cilvēkiem, no kuriem paņems vairāk nodokļus? Jā, es domāju, ka es varētu būt. Jūs esat gatavs arī šādam modelim. Paldies, Orola kungs.
Jūs, kā es lasīju Centrālās vēlēšanas komisijas šajās aprakstos par katru partiju, jūs esat celtnieks. Kā mēs zinām, tad ēnu ekonomikā viens no lielākajiem sektoriem ir tieši celtniecībā. Vai jūs pats maksājat visus nodokļus, būdams celtnieks? Tad, kad ir darbs, tad tie nodokļi tiek maksāti. Bet ar darbu patiešām ir problēmas. Arī problēmas ir ar gan firmām, gan privātiem klientiem, jo ne visi ir mieru maksāt nodokļus. Tāda situācija tāda ir, kāda ir. Bet jūs vienmēr esat maksājis nodokļus? Jā, protams. Par nodokļu tēmu kā tādu. Vadošās partijas visu laiku saka, ka valstī pietrūks naudas. Pirms dažiem simtiem gadu Latvijā maksāja 10. tiesu ķeizaram, un ar to pietika valsts aparātam. Tagad PVN tikai ir 20%, un plus vēl ļoti daudz nodokļu, un valstī vēl par mazu. Tātad, pirmais jautājums ir nevis skatīties nodokļu procentus un jebkādus visdažādākos nodokļus, bet tikt skaidrībā, cik daudz naudas ir vajadzīgs valstī, lai valsts uzturētu. Tas ir pirmais jautājums. Otrais, cik daudz sabiedrība ir gatava maksāt. Cik daudz valsts pārvaldes ierēģi samatkaši gatava uzturēt. Jūs piedāvājat aprēķināt? Jā. Un arī sabiedrībai jāizsaka savs viedoklis, ja mēs esam demokrātiski valsts, cik daudz sabiedrībā ir gatava maksāt savus naudas, lai to visu uzturētu. Kā jūs to izdarīsiet, kā jūs sabiedrībai pajautāsiet? Tas ir aptaujas un tas ir referendumi. Starp citu, referendumu pēc 1. janvāra būtībā vairs nebūs iespējami, jo vadošās partijas palielināja šos griestus līdz 50 000, kas nepieciešams savākt. Jūs arī esat viens no tiem, kas arī aicina samazināt PVN pārtikai uz 12%. Vai jūs tiešām domājat, ka tas ir labākais veids, kā cīnīties pret ēnu ekonomiku, jo ekonomisti saka, ka tas, ka varbūt neapliekamais minimums ir daudz efektīvāks? Attiecībā uz PVN pārtikai mums ir konkrēti arī piebilde, ka noteikti samazināt vajadzētu veselīgai pārtikai un neveselīgai pārtikai noteikti nedrīkstētu samazināt. Šeit mēs varam runāt par to pašu sāls daudzumu pārtikas. Jā, bet jūs domājat, ka tas būtu efektīvs veids, kā palīdzēt trūcīgiem cilvēkiem, jo arī turīgie cilvēki iegūs, jo viņi arī pērk pārtiku. Jā, tas būtu noteikti viens no veidiem, kā varētu palīdzēt. Viens no. Paldies jums liels, tad ejam tālāk. Un jūs jau zināt, ka mums arī skatītāji zina, ka mums šajā priekšvēlēšanu diskusiju ciklā ir tāda jauna ideja. Mēs katrai partijai aicinājām izstrādāt vienu savu ideju padziļinātāk, lai jūs, skatītāji, varētu saprast, kādēļ šī ideja tiešām ir tik aktuāla un būtu jāievieš nākamajos 4 gados. Un tagad mēs sāksim ar Orola kungu sagatavoto video materiālu, kurā viņš izstāstīs savu ideju. Skatāmies! Mani sauc Andris Orols, esmu partijas suverenitāte premjera amata kandidāts. Suverenitāte ir vienīgā eiroskeptiskā partija, kura piedalīsies šīs 12. Saeimas vēlēšanās. Mēs esam vienīgie, kuri sola nākdam pie varas atgriezt nacionālo valūtu latu un pilnībā likvidēt bezdarbu. Kā to paveikt? Ir jāmaina ekonomikas modelis valstī. Ir jāatsakās no brīvā tirgus modeļa un jāpāriet uz jaukto ekonomisko modeli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka paralēli privātu uzņēmēju darbībai pilnīgi noteikti valstī ir ļoti aktīvi jāpiedalās darba vietu veidošanā. Privātu uzņēmēji vien paši, lai cik cēliem mērķiem viņi būtu vadīti, nespēs vien paši šo bezdarbu likvidēt, jo privātu uzņēmēju iespējas ir ierobežotas. Bezdarbu Latvijā likvidēt var dažu mēnešu laikā pie zināmiem nosacījumiem. Viens no pamatnosacījumiem ir savas naudas emitēšana. Latvijai jābūt savai naudai, ar ko viņi varētu regulēt šos procesus. Orola kungs, redzējām jūsu ideju. Neņemiet ļaunā, es gan nesapratu īsti, par ko ir ideja, bet tas, kas man patika, ko jūs arī pašā sākumā pieminējāt, ka jūs solāt atgriezt latu. Varbūt mēs varam runāt par to, kā jūs to izdarīsiet. Pieņemot tādus lēmumus, pieņemot tādus likumus. Bet jūs zināt, ka, ja mēs atgriežam latu, mums ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Tāpēc mēs sakam, ka mēs esam vienīgā eiroskeptiskā partija, un tieši 50% vēlētāji ir mūsu elektorāts.
Un mēs ceram, ka šie 50% cilvēki pa mums balsos. Kā jūs domājat, kā mēs varam izstāties no Eiropas Savienības? Vai jūs zināt to procesu? Jā, tur ir 2 gadi vismaz tas process, un kur aprēķināt tur iegūmu, zaudējumu tā tālāk. Bet pirmais jautājums mums bija par savu naudu. Neviena neatkarīga suverēna valsts nevar pastāvēt bez savas naudas. Mums ir ļoti daudz Eiropas Savienības valsts, kurās ir eiro. Viņas nav neatkarīgas un suverēnas. Bija banķieru Rothschildu ciltstēvs. Esot teicis, dodiet man iespēju drukāt naudu, un man vienalga, kurā valstī, kas tur raksta likums. Un viņam 100% taisnība. Jo neatkarīgs suverēna valsts nevar pastāvēt bez savas naudas. Viņa ar naudu galvenais instruments, ar ko regulē šos ekonomiskos procesus valstī. Un par bezdarbu tā ir pilnīgi taisnība. Bezdarbu var likvidēt pilnībā, bet ir jāpāriet uz citu ekonomikas modeli. Jāatsakās no brīvās tirgus ekonomikas modeļa un jāpāriet uz jaukto ekonomisko sistēmu. Tas nav nekas jauns. Mēs aicinām atgriezties to, kas bija līdz 2004. gadam. Tad nebija bezdarbs līdz 4. gadam? Nē, tie ir saistītie jautājumi. Piemēram, ir tāds likums, ka par iekšējā tirgus aizsardzību. Viņš ir pieņemts 99. gadā un beidz pastāvēt 2004. Jo mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Jā, tieši tā. Un šos procesus mūsu valstī mēs nevaram regulēt, kamēr mēs esam Eiropas Savienībā, jo tos spēles noteikums diktē Brisele. Un tāpēc vienīgā iespēja to uzlabot šo situāciju Latvijā ir izstāties laukā no Eiropas Savienības. Arī no Schengen zonas piereizes, tas nozīmē visu kopā? Nē, tur ir ļoti daudz starptautiski likumi, vienošanās, tas viss ir pedantiski jāpēt un tā tālāk. Bet mums obligāti jābūt savai naudas drukājumai mašīnai. Jo tāda bija pirms 100 gadiem. Jā, jūs to arī minējāt tajā rullītī, ko mēs redzējām. Skrīdis kungs, esat gatavs, ka mums būs lats, nebūsim Eiropas Savienībā, nebūsim Schengen zonā? Vai jūs balsot par šo Ja man ideju? būtu tādas kartiņas rokā zaļa un sarkana, tad es noteikti paceltu to sarkano. Tas nozīmētu, ka droši vien, ka nē. Jo es domāju, ka tas ir diezgan utopiski šobrīd atgriezties pie lata, zinot, ka mēs esam Eiropas Savienībā un pirmkārt, cik tas izmaksās. Tas izmaksās pirmkārt daudz dārgāk un arī no mūsu drošības viedokļa šobrīd tas ir utopiski. Paldies par šo viedokli. Un tad arī pārējām pie mūsu otrā šī vakara lielās diskusiju tēmas, kas ir saistīta tieši ar šo drošību. Un jau atkal jums katram būs 1 minūte, lai izteic savu viedokli. Un jautājums tad ir, kā mēs nodrošināsim drošību Latvijā nākamos 4 gadus. Un tad šoreiz vārds jums, lūdzu, Skrīdis kungs. Paldies par jautājumu. Es gribētu sākt ar tādu arhīvā atrastu rakstu, kas bija 1939. gadā piestiprināts Zemgalē pie kāda veikala. Tur bija rakstīts, pasargāsim Latvijas neutralitāti, lūdzam mūsu veikalā par karu nerunāt. Tas tāds zīmīgs tā laikā raksts. Es domāju, ka mums ir svarīgi, ka mēs runājam ar to, runājam ar citām valstīm, runājam savā starpā, kas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir, kas mums trūkst šīs Baltijas un Polijas sadarbības. Šo 4 valstu sadarbība, kas līdz šim ir bijusi ļoti niecīga. Šeit var salīdzināt to pašu arī ar medicīnu. Medicīnā arī šo valstu sadarbība ir ļoti niecīga. Ir jāsadarbojas konkrēti vairāk šim te blokam. Un otrs, kam būtu ļoti jāpievērš uzmanība, ir šī informatīvā telpa. Ja es 2 dienas paskatītos kādu Krievijas televīziju, protams, manas domas nemainītos, bet es pilnībā saprotu, kāpēc daudzi krievvalodīgie domā tā, kā viņi domā. Paldies par viedokli. Orelkungs, kā mēs nodrošināsim Latvijai drošību? Ir jāsaprot, ka valsts drošība nozīmē ne tikai aizsargāties no Krievijas. Tas ir būt aizsargātiem pilnīgi no jebkuriem. No Vācijas, Amerikas, vienalga jebkā. Un pastāv ne tikai militārie draudi, militārā drošības jautājums, ir arī ekonomiskā, finanses drošība un tā tālāk. Atkal atgriežamies pie tās pašas naudas. Latvijā ir unikāla situācija. Latvija vienlaikus var emitēt gan starptautisko valūtu, eiro, gan latus, gan arī lokālās valūtas novados. Tieši ar šiem lokālo valūtu arī var likvidēt šo bezdarbu, bet tā ir plaša tēma. Šajā formātā mēs to nevaram izrunāt. Un par drošību? Par drošību mēs neko daudz jaunu neizgudrojam. 90. gadu sākumā Latvija gāja šo ceļu. Tad, kad
Latvija izgāja no PSRS, no vienas savienības, viņu pamazām ar vilti ievilkt citā Eiropas Savienībā. Aurēlkungs, jums ir beidzas šī atļautā minūte. Kas tad arī jums ļauš turpināt? Jā, un tad pašā sākumā, 90. gadu sākumā, bija runa par dažādu veidu drošībām, tā izskaitā ekonomisko drošību. Un tika izveidots VESAD, Valsts ekonomiskās suverenitātes aizsardzības departaments, kurš pēc tam tika likvidēts. Un valsts vairs nav ekonomiski suverēna. Bet es vairāk runāju šajā gadījumā par militāro drošību, kā mēs pasargāsim sevi no maziem zaļiem vīriņiem. Tas saistīts ar ekonomiku, cik daudz mums naudas. Otrs moments ir ieroču arsenāls, ar kuriem teiksim, aizsargāt savu teritoriju. Ir sen jau laiks, jau desmitiem gadu pasaulē cita veida ieroči, kas var izdarīt veselības kaitējumus vai iznīcināt dzīvospēku, saglabājot tehniku. Tad jūs tā aiciniet Latvijas armiju iepirkt ķīmiskos ieročus? Nē, ir psihotroniskie ieroči un dažādi magnetiskie lielgabali, kas ir it kā eksotisko ieroču grupā, bet Latvijai nav vajadzīgi tanki, nav vajadzīgs lidmašīnas, ir vajadzīgs citu veidu bruņojums. Pilnīgi citu veidu bruņojums. Es jau pieminēju šo te informatīvo telpu ar 2 piemēriem, ko es savā minūtē izmantoju. Un, protams, ka tā otra lieta ir šīs aizsardzības budžets. Es domāju, ka mūsu eksprezidente Vairvīķa Freiberga teica, ka ne tikai visa vecā Eiropa ir gulējusi murkšķa miegā, faktiski, bet arī mēs, arī Latvija, šo laiku ir gulējusi tādā murkšķa miegā. Un droši vien gan Vienotība, gan pārējām varas partija varētu jautāt, kāpēc tad šis te aizsardzības finansējums kaut vai 1,5% nebija, ja jau mēs nevarējām šos divus. Tad šobrīd sanāk tā, ka mums nav īsti ne aizsardzības sistēmas, ne veselības sistēmas. Bet tad jūsu piedāvājums ir kāds? Tad šī te informatīvā telpa, ko jau es minēju, un pamazām arī noteikti. Kā pasargāt šo informatīvo telpu, jums ir kāda vīzija? Tas droši vien ir šo te radio televīzijas instanču rokās. Veidojam jaunu televīzijas kanālu, kā ir izskanējis jaunas avīzes drukājumi Krievu valodā. Tās ir versijas, kas ir izskanējušas. Kas jau tiek darīts Latvijas televīzijā, šis te Krievu ziņu raidījums beidzot tiek veidots, tas jau ir... Jūs kā partija to atbalstāt. Jā. Ejam tālāk, un tagad mums ir laiks otrai idejai, ko ir izstrādājusi viena no šī vakara partijām, un tas būs Skridas kunga partijas piedāvātā ideja. Skatāmies video. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrs ikdienā tiek pārvērsts par patversmes vai Askurtūs filiāli. Un šiem pacientiem vairumā gadījumu nav nepieciešama augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība, bet gan sanitāri higieniskie pasākumi un sociālo problēmu risināšana. Tā rezultātā cieš pacienti, kuriem pat tiešām ir nepieciešama ārsta palīdzība, bet ārsti savukārt ir aizņemti ar šo sociālo problēmu risināšanu. Risinājums šai situācijai varētu būt līdzīgs kā citās valstīs. Šīs problēmas risina nevis Kliniskās universitātes slimnīcas, bet gan sociālās aprūpes slimnīcas vai arī sociālās aprūpes nodaļās. Ieguvums būtu sabiedrībai neapšaubāmi saistībā ar labāku ārsta pieejamību, ar medicīniskā personāla darba efektīvāku organizēšanu, un finansiālais ieguvums būtu mazākas izmaksas valstī, jo ārstēšanās vai palīdzību sniegšana šiem cilvēkiem Kliniskās universitātes slimnīcā izmaksā daudz vairāk kā sociālās aprūpes nodaļās vai stacionāros. Tā redzējām partijas izaugsmi. Es uzreiz sākšu Aurēlkungu. Jūs būtu par šādu nodaļu izveidu, kurā ievietot cilvēkus, kuri ir apreibuši dažādām kaitīgām vielām? Protams, mums jārūpējas par visiem sabiedrības locekļiem, jo tā politikas kā tādas mērķis ir vispārēja sabiedrības labklājība. Bet šajā jautājumā mums ir tāds priekšlikums, ka veselības sistēmai pats labākais variants būtu bezmaksas. Nē, es nerunāju par veselības sistēmu, es domāju par konkrētu ideju šajā gadījumā. Un priekšlikums ir izveidot slimnīcās vismaz lielajās atsevišķas nodaļas, kurās ievietot cilvēks, kas, piemēram, ir alkohola reibumā, kad viņi tiek ievest, lai ārstiem būtu vieglāk un nepatērētu daudz laiku. Vai jūs būtu par kaut ko? Šodien tieši tikos ar
mūsu arī kandidāti no mūsu sarakstiem, viņi ir ārsti. Un viņa teica, ka jā, ka tas ir absurds. Ir pat valsts finansējums, kur palīdz narkotiku un alkoholu apreibinātiem cilvēkiem. Nu, tas ir slikti? Tas ir slikti? Nē, tas ir labi. Tas viņus atmumpē. Bet tajā pašā laikā pietrūks līdzekļu vēža slimniekiem tā tālāk. Tāpēc viss saistās atkal ar naudu. Es atkal visu par naudu runāju. Labi, tad es jautāju Skrīdskungam, bet tiešām šis veids būs lētāks, vai nozīmē jaunas nodaļas, atkal atsevišķi speciāls personāls. Vai jums ir aprēķini, ka tas būs efektīvāks izmaksu ziņā? Veselības aprūpe ir viena no izaugsmes prioritātēm numur 1. Un šeit bija runa vairāk tieši šīm tikai divām faktiski, kas valstī mums ir universitātes slimnīcām, terciārās aprūpes centriem. Jāsaka, šobrīd man kā speciālistam, kas strādā vienā no šīm slimnīcām, tiešām šī slimnīca ir nedaudz pārvērstas gandrīz par tādām lauku slimnīcām. Daudzas nozares ir izjudušas, pulmonoloģija, torakālā ķirurģija, faktiski Stradiņas slimnīcā faktiski vispār vairs nav. Jo nav naudas, bet tāpat laikā nauda tiek tērēta nemitīgiem izmeklējumiem. Tad, respektīvi, nauda tas būtu efektīvāk. Jā, viennozīmīgi. Paldies. Tagad mums ir pienācis laiks, ka jūs varat uzdot vienu jautājumu viens otram. Tad varbūt sāksim ar Orala kungu, jūs varat uzdot jautājumu Skrīdskungam. Lūdzu. Par Skrīdskunga profilā, par veselību. Vai jūs uzskatāt, ka veselības aprūpei pats labākais risinājums būtu bezmaksas medicīna? Jo tad cilvēki būtu mierīgi, bez bailām, bez uztraukuma. Viņi zinātu, ka viņi var vērsties medicīnas iestādēs un saņemt atbilstošu palīdzību. Jeb jūs esat par to modeli, ko grib ieviest pašlaik, tas ir par pacientu līdzmaksājumiem un tā tālāk. Jo daudziem cilvēkiem nav darba, viņi nevar veikt Paldies, šīs mēs sapratām jautājumu. Jā, vai paldies, jūs kādu jūs atbildi? Kā reiz mūsu programmā, protams, ir konkrēti punkti par medicīnu, un mēs esam par šo līdzmaksājumu samazināšanu numur 1, jo, kā mēs zinām, Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, kur līdzmaksājumi ir vislielākie. Faktiski 60% ir pacientu iemaksas un tikai 40% ir valsts. Tas ir viens no punktiem, protams. Otrs punkts arī par to pašu zāļu pieejamību. Arī zāļu šis te līdzmaksājums par zālēm mūsu valstī ir milzīgs. Nerunājot Paldies. par retajām slimībām un pārējām lietām. Paldies, Skrīdskungs. Kāds būs jūsu jautājums Orala kungam? Mans jautājums būs par reģioniem, par reģionālo attīstības plānu un ko jūs domājat par nacionāla attīstības plānā nosprausto 21+9 reģionālās attīstības modeli līdzinējo 108. Šis plāns ir pilnīgs absurds. Mēs esam par to, lai visi reģioni, visa Latvijas teritorija maksimāli viendabīgi attīstītos, lai cilvēku populācija dzīvotu daudz maz vienmērīgi. Un to var veidot tikai un vienīgi radot šīs darba vietas uz vietām, maksimāli tuvu cilvēku dzīves vietai. Privāti uzņēmēji to nevar izdarīt vien paši brīvās tirgus ekonomikā. Tas nav iespējams. Jebkuram uzņēmējam pēc kāda laika beigsies tā naudiņa. Paldies, Orala kungs. Tādēļ valstī būtu jānāk palīgā, ko jūs jau iepriekš minējāt. Tas obligāti jādara. Kungi, paldies jums liels šovakar par šo diskusiju. Diemžēl mums laiks ir beidzies. Paldies arī skatītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies jau rītvakar, kur mēs tiešraidē no Daugavpils tiksimies ar Latgales lielo partiju pirmajiem kandidātiem. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos.